Čau visiem, šodien mēs esam ieradušies Grīziņkalnā, kur notiek kārtējais Geto game. Šodien mūsu komanda arī piedalīsies Geto fightā. Arī es šodien cīnīšos, beidzot, Getiņā pa boksu noteikumiem 77 kilogramos. Šodien būs ļoti interesanta diena, tā kā skatāmies. Šodien sākušās cīņas, reku tagad cīnīsies mazie, paši mazākie, arī pēc tam lielāki. Šis ir atklātais rings. Un jā, man būs cīņa vakara cīņās, jau bišķi nopietnāk, interesantāk viss ir. Nu, Dan, būs svars? Svars būs noteikti. Varētu vajag kaut ko. Viss lietas man vajag nepatīk. Varētu kaut 28 grādus ierubīt, saulī, ieslēgt. Tad kauši, ko tu domā par Iesi mīkstajam. Kāds lietas jau nelīdz vairāk. Vēl tuvāk pieliec to kameru, tiešām nāsī ieliek. Jap, šeit nosvērās mans pretinieks un Geto fight vadītājs Manuels, kā arī organizators, viņš sauc mani nosvērties. Tā es dodos, nezināju, kur man turēt rokas, tāpēc iebāziņas kabatā, sasveicinājos. Uzkāpis svariem, svari rādīja 84 kg, bet viņi bija salījuši un nestrādāja kā vajag. Bet mājās es nosvēros, svars man bija normāls. Tā kā tur viss kārtībā, tā mēs paspētām rokas pretinieku, uztaisījām face-offu, pastījāmies acīs viens otram. Jā, tagad kameriņai. Jā, uz tādu pozitīvu vibe, forši mans pretinieks bija arī normāls čalis. Un tā mēs dodamies projām. Tas ir vienmēr tas, ka tu gribi pierādīt treneriem, ka tu vari. Ja es pateikšu, ka tu jau mīkstais, tev nevar, viņš iemetīs, viņš pat spīti iemetīs. Tas man patīk. Man patīk, ja man ir. No basketbolists viņu nebūtu. Nu, es arī nebūtu basketbolu, nu nebūtu. Sveiks. Ai, Dievs! Treneri pārsvaru pirms cīņas. Rings parādīs. Būs. Stāpo jaunu pulveru jaku. Uzvaru vai kopera? Vai es šodien uzvarēšu, tu man atdosi to jaku? Man, jā. Es man neatdodu. To nav savs cīņas, man. Es tāpēc neņēmu. Nākamā cīņa. Būs Švits, Itālijā. Bet tas ir Šveic velcīgs. Šodienas programma. Vēl!
4, 3, 2, 1. Senior Nations. Let's go, Janka! Galvenais, ka labāks paliek. Beidzot tāds močīt, tas, ka rokas vecīgi tur vajā. Jo tur augšā. Tad tās sērijas ļoti precīzi. Kā jūties komentāriņš? Izslāpis. Nē, jūtos labāk. Tas spūris. Es jūtos labāk. Vienkārši smagāk jātrenēja. Un būs daudz labāks rezultāts. Nu kā, patikās? Jā, bija ļoti labi. Ja jūs filmējāt, redzējāt, tad ierakst komentārā, kā gāja. Jā. Tur jau bija, ka viņš aizpeldēja kaut kā 2-1, bet tur bija ja būtu vēl drusciņi varētu apturēt to cīņu. Nu, čau visiem, pulkstens ir 6. Fighteri jau sāk pulcēties savās vietās, cilvēki sāk ierasties un pavisam drīz jau sāksies cīņu šovs, vakara galvenās cīņas, vakara programma. Reku jūs varat redzēt būri. Tā kā jā, šodien man būs ļoti interesanti. Šodien arī redzēsiet mani visā ekšanā. Tā kā gaidat, būs interesanti. Ghetto Fight 2025 minūtes esam gatavi sākt! Uztaisam aplausus! Jūsu atbalstu pātramos īstenojam šodien! Aicinām! Skaļāk! Yes! Ārmans Bērziņš Zautiņš! Kristiānā Jurmalā! Kristiāna Nīsālu Tokon! Ričards Hauber! Kristiānā Jurmalā! Vasaram Nord! Okay, 6 point, uztaisam kopīgo bildītā arī, obligāti. Lūdzu, uztaisam aplausus visiem fiksturiem šodien! Ok, jūs visiem brīvi varat iet gatavoties jūsu cīņu. Ir kurš par Mareku šeit? Ir? Aiziet. Ой, еще первым номером, Марек, первым номером. Надо бежать за луки. Во, Марек! Спокойно, Марек! Спокойно! Чангаса! Raunda beiga. Duj mole, Desudibe! Duj mole! Go, Marek! Nije zabra! Išta tvoje! Lijepi diršo! Točka, Marek! Išta mene! Nije! 10 sekundes. Nice. Šis bija otrais rauns.
Kroglis. Jauki nije mare! Kaca! Bijaca! Šta je tuda? Ruku ne отдай, руку отдаешь! Žai cīņā mums ir uzvarētājs. Ar vienbalsīgo tiesnešu lēmumu Mareks Kroglis! Visākais turis Ruslans Rubenkos, Sevārds! Tāda cīņa ir ļoti. Tā esmu pirmais. Priekšējais āpers un aiziet uzreiz krosu. Tā kā tu īsti ārā viņu uzreiz pārēt. Spēlēties kombinācijas, tev ir tā. Visu laiku var maugas kombinācijām, kas smuku var. Visu laiku kombinēt. Tu tikai bļauj, es maukšu, no vienalga. 1, 2, 3, 4, BBB 4. 4, 5, 2, 2, 1, 1. Kā zādara? Labdien! Sveiki! Kā jums kafija šeit? Ļoti garšīgi. Es tikai netīšām uzspēju 3 cukurus. Konkurss papies skatītāji, tagad būs iespēja kādam no jums uzvarēt. Ļoti foršs dāvanas. Es nevaru. Jo visam vienmēr jābūt. Nu ko, tagad ir konkurss. Tagad ir 8. cīņa būs, un pēc šīs cīņas man ir jācīnās. Mēs brauksim ar šo mašīnu iekšā, šoferī sevi sārunāts. Trener, pakomentējiet šo. Savējā saprata. Tātad tas pašlaik kustās ir galvā pozīcijā, viņš atkāpjās atkoties uzumā, cross atkāpjās, jo kā ir kustīgi, ļoti labi kombinācija, timings, iet visu, atkāpjās, vārtī! Sajauc, jā, citās ēkšā, padod rīpu, atkal sajauc, jā, kustās, pārķerties citiem, jūs redzēt, kā kustās, bez tam viņš var redzēt, ļoti avarās, kustās, kombinācija, 1, 2, 3, 4, 5, jūs redzēt, kā viņš kustās, kā es kustās, visu skatens, izsaka visu, rokas lai augšā, jā, uzbrukums, jā, vārtī! Atkal sajauc, jā, Gandrīz. Kā tevi sauc? Viņš jau vēl soga, esmu 10 sekundes pakustējās. Sīņi, svaigi, viņš aizās. Naudu gribi? Nē, tas nav tas, kas jābūt. Dzintars kosmētika, dzintars... Pasūtīsim dziesmu. Man jau nevar nekur to likt, bet skaļi runāja. Kas tur ir? Un nebļauj viņā iekšā. Šitie picis tagad nodzen nost. Rekur, tas ir pensionātas pulziņš vakaros, kas nāk uz geto. Kā es tikšu tur iekšā? Pie kā mūzika bija jāpasūta? Pie jums jāpasaka? Dāns Bukovskis, rekords šitas. Denis Underdogs. Denis Stefanovs. Underdog. Jā. Underdogs, jā. Paldies. Viens man neticēja, ka... Un būs mūsu Deņka. Denis būs tavu dziesma. Neviens man neticēja, ka... Jā, un vēl rakmērās. Mēģu ieliet vēl pap. Zilais, davai zilais. Ir. Katrā. Tā. Šī kas, pareiz. Davai skatāmies. Un vienīgais. Stajā cīņa. Es iešu ar jums. Mēs nostāsimies zem tā. Nu, kaut ko šādu mēs pirmo reizi mūžā darām. Nu, vispār, man liekas, Latvijā nekas tāds nav bijis. Tā kā nereāli sajūta. Vispār šokājies. Tā kā princips gaitiņam nereāls. Maličs Ghetto Fights, Maličs Manuels, ka uztaisīšu tādu pasākumu.
Latvijas simti. Un pretinieks Konstantīns. Cīkstotis kluba Elmā Jurmans. Jānis Bukovskis! Jānis Bukovskis! Konstantīns Medvedis no Latvijas simti pret Jānis Bukovskis no MMA Jūrmalā, Latvijā. Cīņa notiks pēc geto boxing noteikumiem 3 raundi, 2 minūtes katrā. MV ar numuru PU1781, tad Volvo ar numuru NX141. Jā, un šeit sākās mana cīņa. Paspiežam rokas pretinieki, noklausāmies pēdējās referī komandas un jau tūlīt cīņa ir sāksies. Jep. Ringa tiesnesis pārbauda, vai santiesneši visi gatavi. Un cīņa var sākties, paspiežam rokas. Šeit sākumā es jūtos ļoti nērti. Es par šo cīņu vispār uzzināju tikai 2 dienas pirms viņa notika. Tā kā man nebija laika sagatavoties, bija ļoti sagurs īstenībā, bet tas mums netraucēja piedalīties. Tad es jau skatos pretinieku pētu, domāju, kā labāk uzbrukt, jo, kā man mācīgs, to viņam nav ļoti pieredze boksēt, bet neteiktu, ka es nemāku. Jā, te mēs apmainamies sitieniem. Šeit vēl mēs viens otru ļoti pētam. Te es labi strādāju priekšējo roku, mēģinu viņu pārķert ar kontrasitieniem. Jā, te tāda apmaiņa neliela. Un jā, vēl viena apmaiņa rokas nolaid lejā. Nezinu, kāpēc es tā darīju. Jā, atkal. Un šeit, manuprāt, ļoti laba epizode no manis. Vizuāli ļoti labi izskatījās, pat tehniku neparunāsim. Jā, šeit mans pretinieks turpina mani presēt. Es eju uz kontruzbrukumiem, un šeit es ļoti labi sagaidīju, manuprāt, bet dabūju no aizrādījuma, ka iesitu pa paklausi. Man vienkārši ir pieredze ļoti strādāt ar MMA cīņiem, tāpēc varbūt es sakrāju daudz aizrādījumus, jo tur ļoti laikam vairāk skatās, kurien tu sit, bet jā, cīņa turpinās. Es joprojām strādāju priekšējo roku, pakstu savu pretinieku, tā saucam. Bet godīgi es jau te biju ļoti sagurs. Pirms cīņas es biju ļoti daudz nosportojies, pirms es pār uzzināju par viņu. Un jā, tas lika manīt šajā cīņā pēc pirmā raunda, es jūtos jau tāds ļoti sadzinies. Nezinu, vai to var redzēt vēl, bet noteikti, ka varēs. Un jā, joprojām mans pretinieks agresīvi iet virsū, bet es ļoti vēl labi strādāju ar kontrasitēriem, uzbrukumiem, aizsardzībā. Un pirmais rauns beidzies. Šeit atgriežos savā stūrī, skatos savu pretinieku, gāju treneri. Dabūju no komandas, no trenera, kā vajag strādāt tālāk, kā arī man iedot padzerties ūdentiņu. Jā, paklausu treneri. Šeit es jūtos diezgan nogurdus, centos cīnīties sevim galvā, jo man gribējās padoties. Domāju, labi, lai jau Džeks uzvar, bet beigās, tomēr es nemāku padoties. Un, jā. Te vēl iet pārtraukums. Man liekas, ja nemaldos, boksā ir 1 minūtes pārtraukums, tāpat kā MMA.
Tā kā jā, 10 sekundes pirms pārtraukuma beigām ringa tiesnesis paziņo, lai sekundanti pamet, jeb treneri ringu, jā, un šeit otrais rauns sācies. Jā, te jau es esmu iztos drusku labāk atjaunājies nedaudz par to minūti, bet jūtos tāpat diezgan draņķīgi, godīgi sakot. Bet strādājam, vēl joprojām priekšā roku, gaidu, ka viņš nāks virsū, counter-sitieniem mēģina sagaidīt viņu. Te viņš labi iemeta man. Hop, sagaidīja. Apakš skaties. Jā, un te vēl joprojām mēs viens otru tā kā vairāk pētam, mēs esam iepētījuši, pēc izdevības strādājam viens pa otru. Ļoti līdzīga cīņa, manuprāt, ļoti līdzīga. Ļoti labs džabs no manas puses, ritīgi iešūpināja viņu. Kross labi iegāja, bet šeit atkal saņem aizrādījumu, ka tev veicu sitienu pakaus. Labi, cīņa turpinās, izrāda cieņu. Un jā, priekšējā rociņa atkal strādā. Šeit es tomēr izlaidu viens tā labu sitienu no viņa. Šeit atkal vienu izlaidu. Un jā, šeit man iedzina vienu brīdi stūrī pretinieks, bet jā, ar saviem overhandiem varēja izlīst ārā. Turpin strādāt ar džebiņu, raustu viņu. Pretinieks aktīvi strādā, bet ļoti daudz viņš netrāpa sitienus. Mēs te jau abi esam manām saguruši, rauns iet uz beigām. Un otrais rauns ir noslēdzies. Šeit es eju atpūsties. Es vēl joprojām atceros šīs emocijas, lai gan veicu ierakstu pēc vairākām nedēļām. Jūtos tomēr sūdīgi. Tika apēsts viens kebabs vēl pirms šīs cīņas, kas bija, pavisam, teiksim, godīgi. Jā, šeit es pasaku savam trenerim Edgaram Lipskim, ka man ir sadzinušās rokas. Viņš saka, vēl nav svarīgi. Un jā, tā es saņemu komandas, man padzer ūdentiņu, kur rāda, kur vajag sist un vajadzētu, bet ļoti dīvaini, kad tu esi ļoti piekusis, tu dažreiz tā kā saproti, kas tev jādara, bet ne līdz galam. Grūti izskaidrot to, vajag pašam iekāpt ringā, lai saprast. Jā, un reku, trešais rauns ir sācies. Izrādam cieņu un sākam. Te es aktīvi strādāju ar džebu. Mans pretinieks arī nāk virsū. Hop, sagaidīja ar overīt. Tas overhands ir tāds, ne skaistākais sitiens, bet efektīvs. Šeit vēl notiek apmaiņas. Mēģinu atrast tempiņu, kurā man strādāt. Mēs ļoti daudz mainamies sitieniem. Ļoti līdzīgi cīņa atkārtošos. Jā, šeit. Apmaiņas visu laiku apmainamies uz sitieniem. Vienā vietā viņš izdara vairāk, vienā es. Ļoti grūti pateikt. Jā. Šeit ir manāms nogurums jau abu sportistu fiziskajā sagatavotībā. Es gan iztos piekusis un mans pretinieks, te jau tās rokas nav tik ātras kā pirmajā raunda sākumā, bet vēl joprojām lido. Katrā ziņā vēl joprojām lido. Šeit iegājām nelielā klinčā, te es labu sēriju izmetu. Un vienkārši non-stop akšanas visu laiku rokas met, neviens no mums negribēja piekāpties. Ļoti labi var redzēt, ka gribēja uzvarēt. Un jā, tā ir realitāte sportā, diemžēl uzvar tikai viens. Vienam vienmēr mājās būs ēt kā zaudētājiem. Un šeit pēdējais sitieni rauns jau arī iet uz beigām. Te ir jau kaut kāds kliņšiņš, no manām bišķi iegājis, bet jā. Kaut kāds āķīts no manas tāds interesants, bet jo efektīvs trāpījums jau tomēr bija. Un jā. Un rauns ir beidzies. Jā, un tas ir viss. Jā, šeit es esmu ļoti piekusis. Bija grūti pateikt, kurš būs uzvarētājs, jo cīņa bija ļoti tuva, bet godīgi es domāju, ka es uzvarēšu. Jo likās, ka ir vairāk punktu savākta priekšējā roka un tā, bet tomēr cepuru nos pretiniekam cīņa bija ļoti sīva. Jā, un
tūlīt paziņos uzvarētāju. Šajā cīņā ar dalīto tiesnešu lēmumu uzvarēja Cikstonis no sarkanās Moskvas. MMA Jurmala. Uztaisam aplausus arī Konstantinam Medvedevam. No mašīnas Ļoti vienāds cīņa, ļoti vienāds. Ļoti labi jūtamies. Aiziet, Džeki. Konstantins no manis. Un, man ļoti patika tava cīņa. Patiešām. Negribu neko patīt. Dāns malacis, bet no manis tev un no Budonēm. Galvena kārtība. Uz 200 eiro. No Budonēm un no vienā šāri, par kuru neviens nezina. Viņš man uzrakstīja, ka gribu uzdavināt kādam 200 eiro uz Budonēm. Apsveicam! Nu ko? Mēs esam šeit. Grīzītāms. Aizmaiņas Džeina Pavim. Sveicien. Ir okei? Ir okei, labi. Mēs esam tagad tajā brīdī, kad mums palika 3 pēdējās cīņas. Un tagad mums būs pirmā cīņa par jostu šovakar. Pirmā titulu cīņa. Man kājas dega, rokas dega. Es pēc pirmā raunda domāju, ka es novemšos tūlītās, bļa. Tādā dirsā bija, tu nevari iedomāties. Tu to potas, tu neparādi, neviens nevarēja pateikt to, ka to ir raksturu. Ko es to pateicu, ej uz raksturu? Nu, ko? Es gan es novemšu. Kā tu jūties tagad? Labi, ir viss kārtībā? Normāli. Apsēdies, moši Jā, labi. Tas kebabs bija čistelīgāks. Pirmajā raundā tu normāli. Pirmajā raundā tu visvairāk trāpīji. Pārējos tu mums paredīja attieks. Pirmajā raundā tu... Es aizpeldēju no 2, viņus visakajām čistel. Bija redzēja, kā es tīvus tā labi. Bet normāli. Man izturīja. Tas ir, ko iegāja. Teikt, tu pēc tam nedomā un vienkārši izdzīvot. Tev sāc izdzīvot. Protams, bazārā būs tā 1 minūte, pēc tam atpūties. Bet izturība ir īsti atkal. Bet bija labi, no? Bet bokseri, no? Jau neēc bokseri. Būs. Pēc tam Mārtiņš izkāp pret bokseri, no? Būs, no? Tāpēc nobokseri pastrādāja. Jā, tu izgāji pret bokseri, pa bokseri. Paldies, Kaspar. Mašīna ar tu pareizi izvēlējies. Lūdzu, šā vislabāk skan. Šā skan tiešām labi. Nu ko, paldies, komanda. Vēl džemperi neatties. Paldies. Es jau atsūtīšu video. Paldies. Ej, par ko? Paldies. По-английски, как ходить по иголкам. Просил побегать, а буквально залетала боком. Мили-мили залетел на шагашную дорогу, на ней было рэпьяно. MMA Jurmala. Bazāra nošķis. Pirmā titula cīņa šovakar. Kristians Lēsalu. Vai Ričards Hauberts? Nu, drīz jau noskaidrosim. Grīzīkalns, vai jūs esat gatavi pirmai titula cīņai šovakar? Uztaisam troksni!
Spokojne. Viens aplatījā. Celies augšā, Ričārd. Griezies uz viņu augšā. Dari, Dubāriš, uzmeti. Un Ričards Hauberts, MMA Jūrmalā. Es domāju, ka tās ir kaut kāda 12 cīņa Gētiņā, un viņš nereiz nezaudē. 12 cīņas un neviena zaudējuma? Ričards Hauberts ir mūsu čempions pagājušā gada starp junioriem. Viņš dabūja jostu. Ok, tagad es saprotu, kāpēc viņi šodien ir kopā. Tieši tā. Pieredze nepukē. Uzmanēs, viņš ies virsū, tur ir distants, sitiens atkāpies, es gatavs. Es gatavs, Zачем накручивать? Takedowns. Смотри-ка, делай табанки. Seconds out. Ir laiks turpināt ar pēdējo noslēdzošu raundu. Grīziņkauns uztais savu troksni pēdējām raundām. Tapurija! Давай, Митти! Давай, Митти, давай! Champions. Un tas ir Kristiāns Uztaisam aplausus arī Ričardam Haubertam no MMA Jūrmalā. A few moments later. Jā, spied like, subscribe un ierakst komentāros, kā tev patika cīņa.